Mans vārds ir Kristīna, un kāds mani pazīst kā izglītojošu informējošās platformas Vakcīnu realitāte Latvijā redaktori. Abus savus bērnus es izvēlējos dzemdēt šeit, Rīgas dzemdību namā. Jā, protams. Es zināju, kur mēs dodamies, es zināju, ka tas ir stacionārs, un tāpēc biju līdzi paņēmusi vīru, kurš bija instruēts. Jā, diemžēl stacionārā ir tendence piedzīvot virkni lieku un bieži vien neattaisnotu manipulāciju, kas ir saskaņā ar vadlīnijām šauras personu grupas interesēs, bet nevis dzemdētājas un mazuļu interesēs. Starp citu, vai zinājāt, ka šeit pat Rīgas dzemdību namā un daudzos citos Latvijas stacionāros izrakstīšanās dienā zīdainim piedāvā iņicēt tuberkulozes vakcīnu, kas ražota Polijā, nav reģistrēta Zāļu valsts aģentūrā un kuras instrukcija latviešu valodā ir ļoti grūti pieejama. Turklāt, tā nepasargā no Latvijā izplatītākās jeb plaušu tuberkulozes formas. Vai vecāki par to tiek informēti? Vai vecāki būtu izvēlējušies šo injekciju savam mazulim, ja viņi zinātu, ka šī vakcīna lielā mērā ir bezjēdzīga? Regulāri nāk klāt arvien jaunas medicīniskas manipulācijas un personāla darba pienākumos ietilps to izpilde. Es esmu ļoti bieži dzirdējusi gadījumus, kad mazuli, piemēram, savakcinē bez vecāku klātbūtnes un piekrišanas. Mīļie vecāki, jums ir tiesības būt informētiem normālā situācijā par jebkuru medicīnisko manipulāciju, ko piedāvā jūsu bērnam, un jums ir tiesības atteikties no tās, no jebkuras injekcijas, no jebkuras vakcīnas. Un ja kāds mediķis bez jūsu piekrišanas kaut ko inicē jūsu bērnam, tad droši sūdziet tiesā un pieprasiet kompensāciju. Bet atgriežoties pie manis pieredzētā, 2017. gadā šeit pasaulē nāca mans pirmdzimtais dēls. Un mums rekomendēja saņemt ārsta recepti mutē pilināmajam K vitamīnam, ko ar noteiktu laika intervālu mājās bija pašiem jāiepilina mutē. Es to arī izdarīju, jo, teikšu godīgi, tolaik šajā jautājumā nebija iedziļinājusies, un man šķita vitamīns. Kas tur tāds slikts? 2019. gads. Dublis numur 2. Otrais ģimenes papildinājums, un pasaulē nāk mans otrais dēliņš. Un 3 stundas pēc viņa piedzimšanas palātā iebrāžas medmāsa ar pielādētu K vitamīnu šprici. Esot jāiepotē. Tikai vitamīniņš, vairāk ne par ko nebūšot jāuztrauc, dubultā deva. Bet es arī neuztraucos. Nekādu injekciju jaundzimušajam. Medmāsa apgriežas papēža un šķiet, ka šādu te reakciju no mātes viņa nav pieradusi saņemt. Vien retā droši vien atsakās no šīs potes, jo tās ir tikai zālīts, vitamīns. Parakstījusi medmāsiņas atnesto atteikuma veidlapu, es tur uzņēmos atbildību par savu bērnu veselību. Loģiski, tikai es uzņemos atbildību par savu bērnu veselību. Ne jau nu viņa uzņemtos, ja manam bērnam pēc šīs potes kaut kas būtu noticis. Abas manas palātas biedrenes neslēp pārsteigumu. Kā? Vai tad varēja atteikties? Viņu bērniņi bija piedzimuši dienu iepriekš, un abiem bija inicēta šis sintētiskais vitamīns. Nākamajā dienā abi kļuva zaļi saindēšanās un tika ievietoti inkubatoros. Skaidrs, ka jaunās māmiņas bija ļoti satrauktas. Kāpēc tā? Bērni pēkšņi saindējušies. No kā? Piedzimuši taču veseli. Ne personāls, ne viņas pašas neredzēja to sakarību, ka iemesls varētu būt šis sintētiskais, potenciāli toksiskais K vitamīns, kas apzīmēts ar starptautisku melnās kastes brīdinājumu Black Box Warning par potenciālo toksiskumu. Nedaudz priekšvēstures.
Kā tad no mutē pilināma K vitamīna pirms tam pārgāja uz teju obligātām injekcijām jau tad, kad es biju šeit otrais, 2019. gadā. Viens moments, 2018. gada novembris. Es vēl biju gaidībās, un tolaik manā mājā bija melnā kaste ar nosaukumu televizors. Pie tās es kavēju laiku, un vienu vakaru te visu ziņu izlaidums pāršalts traģiska vēsts par to, ka ir mirusi 1 mēnesi veca meitenīte, kas piedzimusi ārpus stacionāra tipa dzemdībās un kurai netika piedāvāts šis sintētiskais K vitamīns. Es esmu novērojis tādu sakarību. Katru reizi, kad eksperti vēlas ielobēt kāda medicīniska preparāta plašu pielietošanu sabiedrībām, pirms tam nāk šausminošas ziņas, īstenībā nepārbaudāmas, vai tiešām, teiksim, konkrētajā gadījumā nāves cēlonis bija sintētiskā K vitamīna nesaņemšana, lai sabiedrētu sabiedrību un radītu augsni šī preparāta plašai pielietošanai, kas ienes diezgan labas summas noteiktu ieinteresēto personu grupu kabatās. Bet šīs mirušās meitenītes tētis citēju to, ka K vitamīna trūkums var būt iemesls asins izplūdumam, uzzināja tikai bērnu slimnīcas reanimācijā. Turpat ziņās uzstājās arī bērnu slimnīcas virsārste Renāta Snipe, tā pati, kura uzstāja par masku lietošanu bērniem skolās. Un viņa izteicās tā: mēs esam atbildīgi visu vecāku priekšā. Vecākiem ir tiesības mums uzticēties un uz mums paļauties. Tāpēc mēs visus kolēģus mudinām sekot līdzi visām vadlīnijām un neriskēt ar cenu, kas ir bērna dzīvība. Viņuprāt, saskaņā ar vadlīnijām tiek pieņemts, ka bērns pasaulē ierodas nepilnīgs. Viņš ir iznēsāts 9 mēnešus, viņš ir piedzimis, un pilnai laimē tur kaut kas tomēr vēl trūks no farmācijas ražojumiem. Un šajā gadījumā tas ir sintētiskais K vitamīns. K vitamīns. K vitamīns ir atbildīgs par asins recēšanu, un tā trūkums organismā var radīt asiņošanu, asins izplūdums. Paskatīsimies, ko tad viņi šeit un citos stacionāros piedāvā. Fitonadiona K1 injekcija. Es ielūkojos, protams, šīs emulsijas lietošanas instrukcijā un blaknes. Atgādināšu, ka runa ir par tikko piedzimušu bērnu. Apjukums, aizmiglota redze, klepus, rīšanas grūtības. Tas ir bērnam, kam primārais ir uzņemt barību. Neregulāra sirdsdarbība, ādas izsitumi, dedzinoša sajūta ap acīm, lūpām, mēli, nogurums, apgrūtināta elpošana, ādas un acu dzelte. Diezgan izplatīti, vai ne? Turklāt ir ziņots arī par nāvi pēc šī sintētiskā K vitamīna intramuskulārās injicēšanas. Jā, tieši pēc tā, ar ko nodarbojas šeit, Rīgas dzemdību namā. Tas tā, līdzīgi kā ar Covid vakcīnām. Nāve pēc injekcijas. Starptautiskajā mājaslapā drugs.com rakstīts tā: brīdinoša informācija par injicējumo K1 sintētisko preparātu. Ļoti traģiskas sekas un nāves gadījumi notikuši pēc šī preparāta injekcijas vēnā vai muskulī. Tie skaidrojami kā alerģiska reakcija saistībā ar elpošanas vai sirdsdarbības traucējumiem. Injekcija vēnā vai muskulī var tikt veikta tikai gadījumos, kad nav iespējams K vitamīnu dot citā veidā. Ziniet, manai vienai pazīstamajai šeit pat Rīgas dzemdību namā dzīves 2. dienā nomira bērniņš. Vienkārši tāpat. Tas bija svētku laiks, un viņa redzēja, ka bērns paliek zilgans un bija vēršies pie mediķiem, bet viņi bija tā kā aizsvinējušies un īsti nepievērsa vērību notiekošajiem. Jautājums, vai gadījumā tas arī nav
nevar būt saistīts ar šo te K vitamīna injekciju. Bet, protams, to jau plašsaziņas līdzekļos nerādīja, jo viņi nav ieinteresēti afišēt šādus gadījumus. Ejam tālāk. 90. gados Britu medicīnas žurnālā tika publicēts pētījums, kur rezultāti norādīja, ka bērni, kas saņēmuši sintētisko K vitamīnu, 2 reizes biežāk saslimuši ar vēzi. Vēlāko gadu pētījumos tas gan neapstiprinājās, taču ir vēl viens medicīnisks pētījums, kas uzrāda sakarību starp sintētisko K vitamīnu un akūtu limfoblastu leikēmiju bērniem. Un tagad klausieties. Aktuālajā bērnu slimnīcas bukletā ir rakstīts, ka akūta limfoblastu leikēmija veido 80% visu leikēmiju bērnu un pusauģu vecumā. Tātad ir biežākais leikēmijas veids bērniem. Tā veido 34% no visiem ļaundabīgo audzēju veidiem šajā vecuma grupā. Un tas ir visbiežāk sastopamais vēža veids. Ik gadu Latvijā ar to saslimst 13 līdz 15 bērni. Rīgas Stradiņa universitātes izdevumā bērnu onkoloģiskie epidemioloģiskie rādītāji norādīts, ka visbiežāk ar ļaundabīgajiem audzējiem slimo bērni no 0 līdz 4 gadu vecumam, jeb svaigi špricētiem. 2016. gada pētījums rāda, ka K vitamīna rutīnas doza 1 miligrams 1000 reižu pārsniedz rekomendējamo dienas devu, kas noved pie mutagēnas aktivitātes. Bez tam intramuskulārā iejaukšanās jaundzimušiem var radīt bojājumus audos, nervos, iekaisumu vai muskuļu hematomu. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka daudzās valstīs nepiekopj šo te universālo, jeb dodam katram profilaksi, bet sintētisko K vitamīnu dod tikai tiem bērniem, kuriem ir paaugstināts asins izplūdumu risks. Un tas ir tajos gadījumos, kas lielā mērā saistīti ar mātes veselību grūtniecības laikā un medikamentu lietošanu. Neseni pētījumi apstiprināja K vitamīnu toksicitāti un saistību ar krietni paaugstinātu bilirubīna līmeni. Dzelteni mazuļi, nereti redzēti, vai ne tā? Jautājums, vai jaundzimušā aknas spēj tikt galā ar 1000 reižu lielāku vitamīna devu, nekā tas būtu normāli. Turklāt, vai ziniet, kas šajā devā ir pievienots kā konservants? Benzilspirts. Saskaņā ar CDC apgalvoto, tas esot pilnībā nekaitīgs. Un tajā pat laikā 48 grami uz jaundzimušā svara kilogramu tiek atzīta par teju letālu devu. Atsevišķu ražotāji, piemēram, Hospira ražotajās sintētiskā K vitamīna injekcijās, pievienoti 9 mg benzilspirta uz 2 mg K vitamīna, kas vienāds ar 0,7% no ziņotās nāvējošās devas. Wikipēdijā savukārt lasāms, ka benzilspirts ir toksisks redzei, bet jaundzimušajiem spēj izsaukt elpas trūkumu sindromu, kas ir letāls, līdzīgi kā manai paziņai. Cita farmācijas kompānija Amphastar ražo K vitamīnu bez šī benzilspirta, taču tā vietā tiek pievienots propilēnglikols, ko rūpniecībā izmanto arī kā antifrīzu un bremžu šķidrumu. Organismā tas var izsaukt, protams, kā aknu darbības traucējums un var kaitēt arī kā neirotoksīns. Turklāt Amphastar ražojums satur arī polisorbātu 80. Tie ir veseli 10 mg, kas ir 200 reižu vairāk nekā par bīstamu uzskatāmā vakcīnā Gardasil, ko piedāvā pusaugu meitenēm. Farmakoloģijā šis polisorbāts 80 tiek izmantots, lai zāles varētu šķērsot asins smadzeņu barjeru. Atgādināšu, ka runa ir par jaundzimušu bēbīti, kura organismā visu šo kokteili piedāvā injicēt.
Bet kur tad ir sāls? Kāpēc viņi, šie mediķi, piedāvā sintētisko K vitamīnu jaundzimušajiem? Daba patiesībā visu ir izplānojusi ar nodomu, ka tik tiešām tikai ap 8. dzīves dienu asinis sāk recēt. Un iemesls ir tāds, ka tikko piedzimušam bērnam joprojām notiek dažādas pārmaiņas un orgāni, kauli novietojas savās vietās, tāpēc asinīm ir jābūt šķidrākām. Tā teikt, daba nekad nepieļaut šāda veida kļūdu, ka izstrādāt visu pilnībā 9 mēnešu laikā bērnu un nebūtu padomājusi par asins recēšanu, ka cilvēkiem būtu jāiejaucas ar kaut kādiem sintētiskiem vitamīniem šajā procesā. Cienījamie skatītāji, medaļai vienmēr ir 2 puses. Visiem farmakoloģijas preparātiem vienmēr ir 2 puses. Krievu valodā ir labs teiciens «Что-то лечит, а что-то калечит». Un tā arī šajā gadījumā ir jāizvēlas starp 2 ļaunumiem, bet var visu šo te medaļu sūtīt ratā un paļauties uz dabu un izmantot īsnībā ļoti brīnišķīgu un visiem pieejamu profilakses veidu. Tas ir ļaut pilnībā izpulsēt nabas saitei. Tādējādi bērniņš saņems visas vērtīgās cilmes šūnas un visu nepieciešamo pilnvērtīgam dzīves startam un turpinājumam. Esam zinoši, esam veseli.